Šogad Latvijas etnogrāfiskais brīvdabas muzejs atzīmē pastāvēšanas 80. jubileju. Līdzās citām jubilejas aktivitātēm muzeja darbinieki izveidojuši ekspozīciju, kas attēno muzeja tapšanas gaitu. Par to, kā tapusi pirmā brīvdabas ekspozīcija Baltijā, pašlaik var uzzināt arī Madonas muzeja apmeklētāji. Šeit ir tāda īsi un koncentrēti pārstāstīta mūsu muzeja tapšanas gaita, vēsture, teiksim, sākot ar pašiem pirmsākumiem, tur izveidi, galvenajām personībām, kas aiz tā viss stāvēja, ja, un tālāk, teiksim, arī atsevišķas tādas jau praktiskākas lietas, teiksim, šie te ēku visi uzmērījumi un tā tālāk. Tas, ka izstāde vispirms ir atceļojusi uz Madonu, nav nejaušība. Tieši vidzemnieki ir tie, kas stāvējuši pie brīvdabas muzeja tapšanas šūpuļa. Vidzemes sēta ir pirmā, ko izveidojuši muzeja dibinātāji. Mums visiem kopā parasti ir aizmirsies, ka Vidzeme no 19. gadsimta bija gaišākais izglītības jomā Latvijas apgabals, ja, kur bija labākās pagastu skolas un bija draudzes skolas, kur nebija Kurzemē. Un, līdz ar to liela inteliģences daļa bija vidzemnieki. Un tā sagadījās, ka tieši tie cilvēki, kuriem bija šī ideja par brīvdabas muzeju, tie visi bija vidzemnieki. Es pati kā vidzemniece, un arī man ir saistība ar Madonu, arī ļoti lepojos ar to, ka brīvdabas muzejs ir sācies no Vidzemes. No Vidzemes zemnieka sētas ekspozīcijas, kuru arhitekti un etnogrāfi ekspedīcijās Vidzemē un Madonas apkārtnē ir šīs tipiskās ēkas savākuši. Madonas novads muzejam devis divas ēkas – Rīzguriju, kas pirms vairākiem gadiem tika spēcīgi izpostīta ugunsgrēkā, taču par laimi nu ir atjaunota, un dzīvojamā māja. Abas nākušas no Vestienes pagasta. Vidzemes arī ir, ziniet, tā kā tāds pakalnu turpinājums ar platiem spārniem, kas nolaižas līdz zemei. Un interesanti arī tas, ka tas nav sākotnēji bijis tā. Sākotnēji viņi ir bijusi 18. gadsimtā, cik var spriest no attēliem saglabājušamies. Tad samērā stāva celtne un tās paspārnes ir izveidojusies kā tāda lokāla tradīcija. Bet tālāk uz leju, teiksim, no augstienes, ja, šī tradīcija nav nolaidusies. Tikko mēs esam kaut kur pie Valmieras vai Malienā, ja, tā Rīs ir savādāks. Brīvdabas muzeja izstādes veidotāji uzsver, ka izstāde veidojuši viegli uztveramu visām paaudzēm. Šķita, ka būtu svarīgi cilvēkiem pastāstīt, kā ir radies brīvdabas muzejs, kas vispār ir brīvdabas muzeja un kā brīvdabas muzeja būtu jāskatās. Un tas varētu būt interesanti jebkuram, kurš apmeklē brīvdabas muzejus. Mēs centāmies, lai teksti ir saprotami, vienkārši un pievilcīgi. Manuprāt, tas varētu interesēt jebkuru, un vidzemniekus vai madoniešus tas varētu interesēt tieši šajā saistībā ar to, ka brīvdabas muzeja saknes ir Vidzemē un Madonas apkārtnē. Jo īpaši uz jaunatklāto izstādi par brīvdabas muzeja pastāvēšanas 80 gadiem aicināti skolu jaunieši.